mani mīļie! Tiekamies atkal manā kanālā Sandra virtuvē. Šoreiz jums vēlos parādīt, kā es gatavoju eklerus. Ekleriem pildījumi būs vārītais krems. Sāksim ar vārīto. Priekš vārītā krema es ņemu katliņā, iesitam 2 olas. Pievienojam 190 grami cukura. Un tagad nedaudz mēs samiksēsim. Tālāk mēs pievienosim 50 gramus kukurūzas cietu. Un atkal visu to kopā apmaisīsim. Lūk, šāda konsistence. Tālāk es pievienošu 2 steikarotītes vanīļas cukuru. Vanīļas cukurs dod vārītam kremam ļoti labu garšu. Tā mēs esam visu apmaisījuši viendabīgā masā. Tālāk mēs pievienosim puslitra piena. Lejam puslitra piena. Un tagad mēs atkal visu kārtīgi iemaisam pienā visu masu iekšā. Un pēc tam liksim uz mērenu uguni līdz sabiezē. Un kad uzmetīs jau pirmo burbuli, noņemsim pakliņu no uguns, bišķiņ pamaisīsim un atpakaļ liksim uz uguni un kaut kāds dažas sekundes pavārīsim, lai kukurūzas cieta izvārās. Nu tā, mēs esam visu masu samaisījuši un liksim uz uguni. Un noteikti maisam, lai nekas mums nepiedeg klāt. Un maisīsim līdz sāks masa biezēt un uzmetīs pirmo burbuli. Lūk, tagad man vārītais krems jau ir gatavs. Lūk, šāds izskatās pēc tā biezuma. Klāt es pielikšu 80 gramu sviestu. Man patīk, kad ir sviests, var arī nelikt. Ielikām sviestu un tagad visu sviestiņu iekuļam iekšā kremā. Nu tā, sviests mums ir iekults. Tagad paņemam pārtikas plēvi. Un tiešā kontaktā liekam virsū uz mūsu kremu. Tā, lai virsiņa nav ar tādu plēvi neatklājās. Tā. Un tad liksim mūsu vārīto kremu, lai atgriezt. Līdz pilnīgi krems būs atcisis. Tālāk tad mēs pievienosim saldo krējumu. Un tas būs mūsu ekleros pildījums. Nu tā, priekš mūsu ekleriem tagad vajadzēs gatavot plaucēto mīklu. Mīklai mēs ņemsim 240 ml ūdens, 150 g miltu, 120 g sviestu un 4 olas un šķipsniņu sāli. Un tā, mūsu katliņš jau ir uz uguns. Gaidām, ka viss sāks vārīties un tad pievienosim 150 g miltu. Nu tā, mūsu mīkli nedaudz atdzisusi. Tagad ņemsim klāt un pievienosim pa vienai olai. Visu uzreiz neliksim. Un tagad tā smuki akurāti iemaisīsim visu iekšā. Un kad būs jau daudz maz viena ola iemaisīta, ņemsim nākamo. Un tā visa šķelcētā mīkla jau ir gatava, olas ir iemaisīts. Un lūk, pēc šāds konsistences viņa sanāk. Tādā biezumā. Un arī skatieties, ka liksiet olas, lai mīkla arī nebūtu pa šķidru. Savādāk arī nekas nesanāks. Mīkla nespēs celties augšā krāsnī. Un pirms tam jau mēs iesildījuši krāsni uz 200 grādiem. Cepsim 35 minūtes. Pirmās 10 minūtes cepsim uz 200 grādiem. Un pēc tam vēl minūtes 20 uz 180 grādiem. Lūk, esmu sagatavojusi jau priekš cepšanas paplāti. Izklājam ar pergamentu papīru un konditorijas maisiņu, lūk, ar šādu uzgalīti. Tur mēs liksim iekšā mūsu plaucēto mīklu un spiedīsim ārā eklerus. Un tagad spiedīsim ārā eklerus. Nu tā, pārāk liels mēs netaisīsim, jo viņi uzpūtīsies, tad būs milzīgi. Lūk, šādi.
Pirmā panniņa jau mums ir kārtībā. Nu, lūk, šādi izskatās. Nu, ko tagad liekam iekšā krāsnī? Gaidam brīnums. Nu, lūk, mūsu ekleri jau ir gatavi. Nu, skatāties, kādi skaisti. Vai nav skaisti? Un manā cepeškrāsnī viņi kabīja 35 minūtes. Nu, ko tagad taisīsim mūsu vārīto kremu līdz galam un sāksim pildīt? Priekš mūsu vārītā krema es sagatavoju saldo krējumu 350 ml. Pieliku 1 teikarotīti vaniļas cukuru. Tagad šo sakūsim mīkstās putās. Mūsu saldais krējums ir nedaudz sakūts. Un tagad pa karotei pievienosim klāt pie saldā krējuma un lēnītēm iekūsim iekšā. Nu, mūsu vārītais krems ir gatavs, sakūts kopā ar saldo krējumu. Nu, paskatieties. Vienkārši dievīgs. Viņš ir ārkārtīgi garšīgs, maigs un nav īpaši izteikti salds. Tas, kas tieši ir vajadzīgs priekš gaisīgiem ekleriem. Super! Tagad sāksim pildīt mūsu eklerus. Man jau ir sagatavots konditorijas maisiņš, kurā ieliku vārīto kremu, un tagad pildīsim mūsu eklerus. Šokolādes glazūrai ņemam 90 gramu šokolādes, jeb 1 vesela tāpelīte, izkausējam karstā ūdens peldē un pievienojam klāt 1 teikarotīti augu eļļu. Eļļa dos ekleriem lielisku spīdumu, ļoti labi izskatīsies, un kausējam līdz tādai masai. Mūsu šokolāde ir gatava, un tagad ķersimies klāt pie ekleru glazēšanas. Nu, redz, mūsu ekleri ir pārklāta šokolādes glazūru, un mūsu mājas ekleri ar vārīto kremu ir uztaisīti. Jūs nevarat iedomāties, cik viņi ir garšīgi. Noteikti mēģiniet, lai jums arī sanāk. Labu jums apetīti! Līdz nākamajai reizītei! Atā!